drīkstēja taču klusi un individuāli. Šoreiz atkal bija ieradies liels skaits Krievijas mēdīju, jo 16. marts ļauj iekustināt veco stāstu par fašisma atzimšanu. Vienīgais oficiāli atļautais pasākums bija dievkalpojums Doma baznīcā. Te varētu teikt Gunāra Astras vārdiem, kad es arī ceru, ka drīz šis murgs beigsies. Un mēs varēsim mierīgi nolikt ziedus pie pieminekļa tad, kad mēs uzskatīsim par pareizi to darīt. Uz dievkalpojumu Doma baznīcā galvenokārt bija sanākuši gados veci cilvēki. Apvienības Visu Latvijai līderis iepriekš bija izteicies, ka laikam ritot daudziem šis var būt arī pēdējais 16. marts, tādēļ cilvēki tikšot godināti ar karogu alēju. Zinām, cik ļoti nozīmīgi viņiem ir šī pat karoga alēja, cik ļoti nozīmīgi viņiem ir, ka viņus pie pieminekļa sagaida un pasaka paldies tieši jaunās paaudzes pārstāvi. Kāds novērtē to, ka ir kāds pretstats visai tai melu kampaņai, kas pret leģionāriem šodien tiek vērsta. Principā Visu Latvijai balansēja uz naža asmeņs, jo kurā katrā brīdī aizbildinoties uz citu pasākumu aizliegumu, policija aktivitātes varēja pārtraukt. Vēl jau vairāk tādēļ, ka līdzīgu alēju bija iecerēts veidot arī pie Brīvības pieminekļa. Ir drīkst, priekšniecība ir teikusi, var īti. Visi ejam. Gājiena nebija, bija skrējiens, kārtības sargi tam pretīm nestājās un pirms paša pieminekļa pat paguva novērst konfrontāciju ar protestētājiem. Pavisam šodien aizturēts 13 personas. Kādu pieminekli jau bija sasnieguši dievkalpojumu dalībnieki, ziedu nolikšana jau pagāja bez incidentiem. Lieliski, un tie zēni tādi, kā mēs bijām toreiz, tikpat, es teiktu, ne jau ķērt, bet varonīgi. Zēni nosargāja mūs kā vajadzīgs pret tiem uzbrucējiem, un mēs veci vīri nākam un ejam mājās dzert šķep. Uzslava policistiem no mūsu puses. Viņi tiešām ar mums sadarbojās, un tamdēļ mums visi brīvdienas iedot tagad par šito. Izdevās vist gods godam. Un tad lēnām uz autobusu. Es nofilmēju. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavrotņevs, LNT. Par kārtību Rīgas centrā šodien atbildēja aptuveni 1000 policijas darbinieku. Viņu darba klātienē vēroja arī jaunā iekšlietu ministra Linda Mūrniece. Viņa pauda gandarījumu, ka šogad 16. martu izdevies pavadīt bez būtiskiem incidentiem. Lepojos ar mūsu policiju, ka viņi spēja izvērtēt atbilstoši situācijai to, kas notiek, noņemt spriedzi, redzēt atbilstoši, kā būtu jārīkojās, un patiešām viņi ir pierādījuši, ka viņi ir ļoti augstu līmeņu profesionāļi, nepieļaujot pirmkārt jau provokācijas un nodrošinot to, ka principā Rīgas centrā šodien bija mierīgi, neskatoties uz to, ka policijas klātbūtne bija jūtama visur. Kopumā policija Rīgā šodien aizturējusi 13 cilvēkus. Pie Brīvības pieminekļa ziedu nolikšanas laikā aizturēti 5 cilvēki, no tiem 3, kuri centās traucēt ziedu nolikšanu. Viens aizturēts saistībā ar 13. janvāra grautiņiem Vecrīgā un viens ierēbis cilvēks. Savukārt 8 personas, kas bijušas Rīgas centrā ģērbtas uniformās, aizturētas personības noskaidrošanai. Bet kāda ir bijusi 16. marta vēsture? 16. martu kā leģionāru piemiņas dienu 1952. gadā izvēlējās organizācija Daugavas Vanagi, lai atcerētos frontē kritušos biedrus. Izvēlētais datums bija saistīts ar 1944. gada 16. martā notikušajām kaujām, kurās abas latviešu leģionu divīzijas austrumu frontē cīnījās ar sarkano armiju. Kā šodien LNT dienas ziņām atzina Latvijas kara muzeja vēsturnieks Valdis Kuzmins, pat labā notiekošais šajā dienā ir pārāk politizēts, un izdarījuši to ir gan labējās, gan kreisās organizācijas, izvēloties 16. martu kā savu politisko viedokļu paušanas dienu. Vairāk izvēlējās varbūt šīs kreisi noskaņotās organizācijas, jo šī piemiņas diena tāda, kā to mēs redzam šodien ar karoga alejziedu nolikšanu, jau ir kopš 90. gada sākuma. Un par politizētu pasākumu tā kļuva sākot tikai 90. gada beigās, jau pēc šīs 98. gadā, kad tika apstiprināta kā oficiāla piemiņas diena.
16. marta piemiņas pasākumu šodien notika arī leģionāru brāļu kapos Lestenē. Tur pulcējās vairāki simti leģionāru, viņu tuvinieku un citu interesentu. Uzrunās viņi visbiežāk pieminēja Latvijas valsts vīru nespēju atzīt vēstures patiesos notikumus. Lestenē bija arī Kārlis Goldbergs Kristapsons. Arī ceļš līdz piemiņas vietai Lestenē bija policijas ieskauts. Likuma sargi apturēja katru braucošo automašīnu un pārbaudīja braucēju dokumentus. Taču piemiņas vietā leģionāru atceres pasākums aizritēja mierīgi. Aptuveni 500 cilvēku piemiņas pasākumu sāka ar valsts himnas dziedāšanu. Atnākušie uzrunās cilvēkiem atgādināja par ikgadēju saspringto gaisotni ar 16. marta pasākumiem. Neviena starptautiskā organizācija nav atzinusi leģionārus kā kara noziedzniekus, kā to apgalvo sarkanā terora veicēju mantinieki. 16. marts jau 9. gadu vairs nav oficiāla atceres diena, tāpēc valsts pirmās amatpersonas šos pasākumus neapmeklē. Daudzi runātāji uzsver, ka līdz leģionāri netiks atbilstoši godāti, mūsu valstī miera nebūs. Vēl joprojām, tik daudz gadus pēc šī drausmīgā kara, mūsu tautai nav miera, jo ir tik daudz ienaidu mūsu zemē, ir tik daudz naidnieku mums apkārt, kuri joprojām grib redzēt mūs nevis kā lepns ar paceltu galvu, bet grib redzēt mūs tādas, kas ir nospiest uz ceļiem. Lestens brāļu kapos akmenī iecirsti 18 000 leģionāru vārdu, un šeit ir piemiņas vieta arī nezināmajiem kareiviem. Kārlis Goldbergs Kristapsons, Raits Valters, LN. Šajā dienā kļūst zināms arī par vērienīgām izmaiņām iekšlietu sistēmā. LNT ziņām kļuva zināms, ka jaunā iekšlietu ministra Linda Mūrniece nolēmusi veikt rotāciju iekšlietu ministrijas un valsts policijas vadībā. Līdzšinējais iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume kļūst par krīzes padomes sekretariātu vadītāju. Viņa vietā stāsies līdzšinējais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis. Savukārt Lieljukša valsts policijas priekšnieka amats piedāvāts galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšniekam Valdim Vojnam, kurš piekritis ieņemt šo amatu. Visi ir piekrituši savām pārmaiņām un es saku, tur nav nekāda cita pamatojuma, kā tikai tas, ka es pieņēmu, ka atnākot no malas ir daudz vienkāršāk saskatīt problēmas gan pašā iekšlietu ministrijā, gan valsts policijā, līdz ar to arī Valdis Vojns, piemēram, kurš tā kā atrodas policijā, tomēr, tas skatījums viņam no malas būs mazliet citādāks un tās reformas viņam būs noteikti veikt vieglāk nekā Lieljukša kungam, savukārt Lieljukša kungs atnākot uz ministriju palīdzēs man optimizēt darbu ministrijā, kur tas, manuprāt, arī ir būtiski nepieciešams. Valsts prezidents ticies ar jaunievēlēto korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju Normundu Vilnīti. Abi pārunājuši galvenā korupcijas apkarotāja plānus. Savas darbības prioritātes Vilnītis nenorāda, bet saka, ka galvenais mērķis ir mazināt korupciju. Te ir jāstrādā tomēr sistēmiski, jāpiet pie šiem te jautājumiem, un tieši izdalīt kaut kādu vienu prioritāti kā tādu. Es atkal neņemos. Jāstrādā, viss kopā. Tur jau ir, redzat, birojas arī sastāv no šīm daudzām struktūra vienībām, un visām viņām ir šie te virzieni. Un kaut ko teikt, ka vienu jāizdala, nevajadzētu. Kopā ir, lai mazinātu šo te parādību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunais vadītājs Valdim Zatleram nav svešs. Pirms Saima Normundu Vilnīti ievēlēja korupcijas galvenā apkarotāja amatā. Viņa piemērotība tika vērtēta valsts prezidenta vadītās Nacionālās drošības padomes 3 sēdēs. Pēc Alekseja Loskitova atlaišanas knapi bez vadītāja strādājis 9 mēnešus. Dienvidu tilta būvniecības procesā valsts kontrole saskatījusi būtiskus pārkāpumus. Rīgas domas mēģinājums šo atzinumu pārsūdzēt nav glābis